Čau! Esam uz pupu lauka 2 mēneši kopš sējas. Pupas izskatās smuki, rindiņas taisās ciet. Kur te pazuda mums? Pirmie ziediņi jau arī metās. Tas nozīmē, ziedēšana tūlīt pie šitām augstajām, siltajām temperatūrām sāksies. Tātad, ko mēs te diži esam izdarījuši? Praktiski neko daudz. Mēs ļaujam tām pupām augt savā dabā. Jā, un kas te ir bijis? Pēc noteikumiem pirms sējas ir bijis glifosāts. To mēs esam izdarījuši, tāpēc mūsu lauks diezgan ilgi stāv tīrs, bet te mēs esam iedevuši arī herbicīdu un esam iedevuši arī mikriņus. Vairāk, sulfāts vēl ir nokaisīts, kaut kādi 60 kg. Vairāk baigi neko diži neesam darījuši, bet kas man interesē, man gribās paskatīties, cik tai pupai tā sakne dziļi ir ielīdusi, tāpēc mēs varētu kādu smukāku pupu mēģināt izrakt. Pastīties, kas mums no tā būs, un īstenībā arī, kas notiek ar mitrumiem augsnēs. Kaut kur apakšā kaut kāds mitrums ir. Zeme, jeb augsne būtu pareizi jāsaka, salīdzinoši vēsa. Eku kā pupai saknes. Eku galveno mēs esam noplēsuši. Galvenā ir palikusi. Eku viņa ir. Galveno esam, bet saknes ir smukas. Pa lielam gumiņa eku sāk veidoties jau. Drīz sāks arī slāpekli mums piesaistīt, kas mums vajadzīgs. Bet mēs redzam, nākamās eku piesaknītes bliež tālāk un aug. Attiecīgi pupai vēl ir strauja augšana. Es domāju, viņas ir labi paēdušas un jūtās ļoti labi. Augsne vēl ir vēsa. Kaut kādu mitrumu, es domāju, viņas vēl spēja tur paņemt. Bet kā jau kārtīgiem zemniekiem, pa labu lietus devu, mēs nemaz nedusmotos, jo mums piekdienas uz sestdienas sola pāris milimetrus. Gaidām, ar pupām viss ok, lai viņas zied un lai viņas aug.